Katram šova mentoram ir 5 audzēkņi, bet ne visiem ir tāds uzraugs un dīdītājs kā Edgars Kramiņš. Viņš pamācības, kā, ko un kad darīt šovā saviem audzēkņiem ir gatavs sniegt vienmēr. Iedziedāšanos es gribu stāvus. Jums ir ļoti sliktas stājas. Kas man visvairāk pie stājas uzkrīt Linda un Pāvils. Ja, ļoti kā to hantelēm ierodies un tā, bet šitā te nav dziedātājs stājas. Tā ir pilnīgi nesavāk diafragma un tā tālāk. Tātad, principā, jā, es sākšu to aizrādīt palenām. Tātad visi, kuri grib dziedāt taisnas muguras, un tad tiks uz skatuves vai šovā? Par sadzīvi runājot. Jā, jums ir jāiztur tāds pārbaudījums. Principā, cik jūs esat gudri. Es varu teikt, vakar pārbaudījumu jāizturēja Ieva. Pārnās. Vai aizvakar varbūt tas bija ar seju? Vakar. Jā. Gunta tika ar Lindu labi galā. Sāc tik mūdēt. Tev izvilnās Pāvils laikam vēl nav bijis. Ļoti labi. Man pārsteidzoši labi. Rihards. Tiek galā ar šo darbu un Mārtiņš. Tie divi ir perfekti. Tiek galā. Jo, ja es atbildu un ja es pasaku, ka tā temats nav par ko es runāšu, tad arī es vairs par to nerunāju. Ja, vienam bija tas teiciens, ka viens visu laiku teica, pajautā man kaut ko citu. Es to teicu. Jā, bet viņš nereaģē uz tevi, viņš tā neņem pierē, jo tu enerģētiski esi vāji. Tas ir, ko mēs jau esam runājuši, ka vīrietim ir vieglāk, jo viņam plaušas ir lielākas, tīri no Dieva dotas. Ja viņam ir plaušas lielākas, tur ir vairāk gaisa. Ja ir vairāk gaisa ķermenī, viņš ir spēcīgāks. Gan enerģētiski, gan balss ziņā. Un to pašu pasakot spēcīgi, nevis tā kā jā. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un, ja tu esi sieviete, attīsti plaušas, lai var večiem pretī stāties. Tā laikam sanāk. Un otrs, cik ilgi jūs tiksiet galā, ja jūs neiet gulēt. Tas būs totāls balss, to necieš. Tā kā tie, kas tagad visu šito būsiet pārvērtuši, jo 9 vienalga tā vingrošana nāks. Tas jau pulkstenis sitīs. Es pieņemu, ka varbūt jūs vienkārši lūzīsiet vienā brīdī paši. Tur no Edgaram taisnība. Miegs vajadzīgs visiem. Bet viņš kā tāds zibenszēlis pa to fabriku rosās, tas Edgars Kramiņš. Tā, manai atnāk sapulce. Ko? Atkal sapulce? Tātad šodien ir tā diena, kad vienam no jums jāatvērt šovs. Jūs man lapiņu iedosiet, es apstīšos, ka jūs neesat gluži sev uzrakstījis. Bet kuram noteikti jūs prāt jāpaliek šovā? Kurš jums ir vajadzīgs šovā kaut kādu iemeslu dēļ? Vēl labāk, viņš rīko savu iekšējo balsojumu. Jūs varat uzrakstīt drauga plecs. Kāpēc tā kā argumentēt? Jā, jūs varat uzrakstīt saskan enerģētika, es nezinu, jūs varat teikt, ka, vienalga tas iemesls, tas nav noteikti vokāls iemesls, tas var būt arī kaut kāds muzikāls iemesls, ka man palīdzēs tur iemācīties melodiju vai vēl kaut ko. Ja? Tātad šādā veidā jūs ar savu slēdzienu man ziņosiet Kramiņu. Ne jau pie kolektīva vārdā, tas ir ļoti būtiski, lai tas cilvēks paliek. Nē, man trūkst vārdu, viņam ir jaunais Kramiņš šovs. Labi, tagad ir grūtāks uzdevums. Tad jums jāuzraksta viens, kuram jāietrum. Man jau tagad griežās vēders. Es to izvemšos. Palaid puķīti pa dambi, vienkārši sauksies. Palaid puķīti pa dambi. Kas jādara, ko darīt? Sapcīt, tas ļoti labs treniņš. Jums pēc tam būs tās publiskās izbalsošanas. Ja? Jā. Jau pēc pirmā koncerta nākušo otrdien būs tas, kad jums būs uz svītras un jums būs atklāti jābalso. Tad jūs nevarēsiet man šitā uzrakstīt. Ja? Tāda stulba sajūta. Tā nav? Vienkārši tā iekšā tā. Pilnīgi gribētos tagad vienkārši tā izbļauties kaut kāda riktība. Tieši tā. Es domāju, tās lapiņas viņam kaut ko dos, iespēju dos? Es domāju, ka viņš tikai pēc tā skatīsies. Es domāju, ka nē. Es atkal šaubos, jā. Es domāju, ka nē, galīgi nē.
Es domāju, ka tas vienkārši, nu, lai zinātu mūsu domas, es domāju, viņš to darīja vienkārši. Viņš aizgāja tagad viņas lasīt? Jā, un izmest. Jo pēc slapniņām es saprotu, ka jūs lielākā daļa ierakstījāt mani. Kāpēc tā domā? Jo es varbūt mazāk ar jums tā kā kontaktējos tā. Nu, Nē, ir tā, ka tu ar mums ļoti maz. Tas tā ir. Tā ir taisnība, jā. Bet tas jau vienā brīdī nenozīmē, ka tu esi sliktāka vai... Jā. Nē, bet tāpēc saprotu, ka tas būtu tas iemesls, kāpēc jūs mani varētu ierakstīt. Un tāpēc saka, tās lapiņas, man liekas, viņam neko nedos. Nē, es domāju, pilnīgi neko. Nenāk, man tagad... Jūs visas 3 ierakstījāt mani, es tā saprotu. Es ierakstīju tevi. Es arī ierakstīju tevi. Un viņi izbalsoja blondo Lindu. Atnākiet pie maniem uz brītiņu visi. Ak, kungs, atkal Kramiņam sapulce? Es tikai ļoti īsi jums pateikšu dažus vārdus. Šodien ir tā diena, ka jūs ziniet, ka katru komandu atstāja viens audzēknis. Pedagogam tas ļoti grūts uzdevums. Tas nav vienkārši, un katrs pedagogs par to izlems pats. Es savu izvēlu esmu izdarījis, tā ir šeit. Es viņu ielieku jūs klātbūtnē aploksnē. Es aploksni aizlīmēju un aploksnes atdošu Mārtiņam. Viņš ir iemantojis tādas ļoti stingri mugurkaulu cilvēku pazīmes. Varbūt arī citiem tādas ir, bet viņiem nav bijusi iespēja. Un vakarā, kad jums ir šis konverts jāatver, tad tu esi pilnvarots atdot man konvertu, jo es šodien vairāk pie jums nebūšu. Tos, kurus neredzējuši, bija patīkami iepazīties. Nezaudējiet dušu. Tā ir spēle, ja? Bet tajā pašā reizē vienmēr aizdomājieties par to, kāpēc es esmu tas, kurš šī gadījumā ir izskritis. Bet lielākais trieciens dalībniekiem bija Lindas aiziešana. Mārtiņ, tev šodien Edgars Kramiņš iedeva aploksni. Jā. Tad tā ir. Redzēt, ka viņi nav bijusi plēsta vaļā, tā kā mēs tiešām nezinām, kas tur rakstīts. Ok, tas rādi, ja? Izlasi un parādi. Linda Mežora. Diemžēl, Linda, tev tāpat kā Artūram un Ilvai šis šovs ir jāpamet. Lūdzu, savāc savas mantas. Es jums arī pateikšu, noraksturošu jūs tēvus mazliet. Tas ir tas pašpuika. Tas ir tas haotiskais subjekts, kurš pats noveda sev līdz tam, ka viņam nāk kā deg un asins. Labi, jā, tas arī ir svarīgi. Nu, nekā tur tāda sieviete, kas vienmēr... Šaurāk kleitā. Jā, apmēram kaut kas tāds. Bet man arī reizēm patīk tā. Es teikšu tā, ka man jā. Lai tev ir brīvas kustas, lai tev brīva telpa ir. Tikmēr sevis meklējumos ir nonākusi jūrmalniece Rita. Nav liela vokāla pieredze, un mazliet nav trausluma, un nav tāda gaisīguma, tāda sievišķīguma, tāda gaisīguma. Tāpēc, ka viņai tāds hipsters. Jā. Un ir iedomājies kāda dziesma. Nav jau tik traki, man arī ļoti patīk kleitas valkāt, ļoti patīk. Kā ir ar kurpēm? Viņai ir visvairāk 13 pāri. Ak, tu esi dārgi pāriem. Meitenes, ja jums ir pēkšņi no māksliniecēm garas, kur augsti papēži, ja? Pirmdien uz mēģinājumu, lai arī stāv Obligāti, jā, vai šortos, vai treniņu tērpā. Lai nav tā kā pagājušajā okarte nonāk lejā čībās, pēc tam uzvelk šitādas kurpes un gāžas neskan vairs nekas. Taisnība, jā. Jo liekas, kas tad tur skaņa mainās arī. Jā, skaņa mainās. Un otrkārt arī jums ir jāizjūt, kā tur, es nezinu, kā tur tagad būs tā scenogrāfija vai trepas. Izrādās arī kurpēm uz skatuves ir liela nozīme. Uzreiz pēc koncerta pie dalībniekiem ieradās viesis, mentors Edgars Kramiņš. Vēlajā nakts stundā viņam vēl bija gana daudz spēka, lai ar dalībniekiem pārspriestu koncerta rezultātu. Viena tā lieta bija, ko es ar jums teicu, ka jūs nesat it kā to šovu iekšā, to virtuvi uz skatuves, kas ir pilnīgi nepiedodama.
Un arī, protams, ka manās vērtējumos jums ir jābūt gatavi, latiņi ir augsts. Ja? Jo es nekad nelikšu labu atzīmi par to, ka cilvēks publiski paziņo, man ir problēmas ar balsi, es biju pie daktera, tas nevienu nezinu. Tas bērziņi ir neprofesionāls. To nedrīkst atļauties. Es to nebūtu darījis, es varu parunāt nevarētu šobrīd. Tas nevienu nezinu. Mēs nemaz nenojaustu. Tu žēlojies, tu gribi, lai tevi žēlo, vai... Es nezinu, kāda ir audzināšana, man ir grūti teikt. Tas bija kā iemesls, kāpēc mums izpildījis nebija pilnvērtīgs. Tu nedrīkst teikt, kas tu dzirdi. Māksliniekam ir savu pašcieņu, savs pašlapnums. Jūs pretendējat to, ka jūs augat par māksliniekiem. Es ar jums arī runāju kā ar topošiem māksliniekiem, ne kā ar bērndārzu, jā. Katram ir savs šovs, savs skatītājiem, savs mentoriem, savs dalībniekiem. Nākošais. Tev? Es jau tev pateicu, kā. Tas skrops, ka es te redzēju tev acis, ka stāvis jāstrādā, vēders izgās. Es to varētu nosaukt savus. Vienkārši es jūtu, ka tu iesāc. Ja. Koncerts ir pagājis, un pirmais koncerts ir šī vienmēr, ziniet, pirmie pucēni jāslīcina. Ja. Ir gana labi. Nedusmojieties, ka neliku desmitniekus. Ja. Tas ir jāaug. Tas ir, ja man būtu viena alga, es saku, es vēl nākošu koncertu vērtēšu. Varbūt, ja nekas nemainīsies, likšu jums visiem 10. Sorry, 10. Paldies. Ļoti jauki, man patīk. Uzredzēšanos. Viss. Es domāju, ka man būtu diezgan attieksme. Tā varētu es rīkoties, es te atnāku vienreiz un aizēju. Man par jums nekāda darīšana. Ja? Jo kaut vai par tie, kas nav manā komandā, man tāpatām esmu jūsos ieinteresēts, lai jūs labi dziedat, lai jūs piedziedat manējiem audzēkņiem bēkus, lai jūs piedejojat un tāpatām, lai mani audzēkņi jums kaut ko var izdarīt un piedziedat. Ja es veidotu šovu no malas, es tā ļoti tās rīt pasties, ziniet, ko es sāku darīt? Es sāku jūs pa 2 listu lidināt ārās. Un es to arī ierosināju producentē. Ir jāmet ārā pa 2, attieksies, sāk strādāt, beigs pa naktīm aurot. Jaunās talantu fabrikas 2. nedēļa sākās ar pamatīgām ugunskristībām, 1. koncertu. Tajā katram dalībniekam bija ļauts izvēlēties dziesmu, kas viņu vislabāk raksturo. Daži ar savu uzdevumu tika galā cienījami, taču pret vairākiem no viņiem žūrī bija visai skarba. Tu esi pilns štampu kā suns blusu. Tavas acis ir tukšas uz skatuves. Uzmanies. Un tavi toņi ir stipri nopūsti, tāpēc nav brīnums, ka tu esi bez balss. Un es tev iesaku nākošu nedēļu apmeklēt vokālās nodarbības pie Rūrānas, neskatoties uz to, ka tu saki, tev vokālais pedagogs šovā nav vajadzīgs. Man ir pretenzijas pret tavu vizuālo izskatu, jo tur ir visā kā pārāk daudz, ieskaitot tavu pedikīru. Tu padomā par to, par stilu, ja mēs runājam. Bet es visu to norakstu uz tavu jaunību, jo tu šeit esi visjaunākā, lai tev veicās. 2. koncertu uzdevums visiem dalībniekiem bija viens – pēc iespējas tuvāk oriģinālam nokopēt populāru latviešu dziesmu un tās izpildītāja manieri. Jūs šovakar ar mūsu žūriju. Vienmēr jaukā un smaidīgā Jolanta Kulpaškeviča. 14. februārs vairs nav aiz kalniem, un tieši šodien viņš izsludināja savu 14. februāra koncertu datumu koncertzālē Palladium. Tas ir Dons! Dāmas un kungi, Edgars Kramiņš gatavs piemest pa pipariņam gan šova ikdienā, gan, es domāju, noteikti arī šovakar koncertā. Es tev teikšu tā, Guntiņa. Emocionālā sfēra pastāv pilnīgi neatkarīgi no intelektuālās, par garīgo nemaz nerunāsim. Šajā sabiedrībā cilvēki apjukuši mētājas no viena grāvi otrā un nenonākot pie tāda viena kopsaucēja. To es tev vēlu rast līdzsvaru starp šīm 3 sfērām. Kamēr tu tā mētājies, iet laiks nedēļa ātri, ja? Sākumā es pilnīgi piekrītu, ka repertuāri, es uzreiz teicu, kopēt vīrieti nebūtu labākais darbs.
Jums tiešām jādomā par to, ko darat. Tev vēl šodien glāba tas, ka tu esi tā kā slima, piesmakus, un tad, nu, tā kā mazliet tas fomina, mazliet tas tembriņš tāds zemāks. Toties atkal augšējās notas nav, ja? Un jātur sevi lieliskā formā, jābūt tik mierīgam. Vokālu mieru es tev vēlu iegūt, lai ar uz skatus tu spridzini. Vēl ir lietas vokāli, un arī es priecājos, ka tu esi sākus mācīties nesāt augsts kurps, bet varbūt to vajadzēja darīt pirms šova, ja? Uz augstām kurpēm ir grūtāk arī dziedāt. Edgar, 5, Jolanta 6, Dons 7 un Anmarija 7. Es nezinu, Dāvi, izskatās to dziesmu paņēma, lai parādītu visu, pie kā tev šova laikā jāstrādā. Kļūdu bija tik daudz, ka es nezinu, vai tu viņus vispār var šova laikā izlabot. Ja mēs tā sāksim uzskaitīt visu pēc kārtas, kur bija elpa, cēlās pleci, pats tu sev nepalīdzēji, tu beigās izveidoji tādu mizanscēnu, kas sašaurināja muguru, kur tev lielākās plaušu rezervas. Paņemt atkal dziesmu, kuri visu zūd, ūdieviņu, ūdeņi zūdot, grūtums, vēl pateikt to skaņu vienā augstumā, atkal 10 reizes, vai cik tur sākumā līniju dabūt. Nu, zini, es teikšu tā, viena lieta iemācies. Avārija arī braucot ar mašīnu var notikt tad, kad ir 3 kļūdas. Tev 3 kļūdas. Tehnika, balss stāvoklis, slimība, ja? Un slinkums. Un ņemot vērā tavu muzikālo pieredzi un varēšanu, es arī attiecīgi vēs. Oglis pārdām mierinot mani, klusiņām sarunājās, pie manis nerāciet rudenī. Man rudenī jābūt mājās, ļatvīgi dzirkstē ilūdzu, un pati par paliem krītu izmisumā, no skatiena cilpām nespējot atraisīties. Tu man pilnīgi nepārliecināji, un godīgi sakot, man stipri nokaitināja. Un tagad es pateikšu, ko es domāju par šito bēndāras, ko jūs te darat. No Vaikulas tev ir tikai tas, ka melns un balts krāstās ir viņas. Kāds rudens, Ilze, tev? Tev pavasars vēl nav sācies. Saprot, jūs abi divi izskāpjat no skolas sola. Jūs iznākat no tās izglītības, kura jūs ir iestrēdzinājusi kaut kādos rāmjos un kaut kādos štampos. Vēl tikai trūka, ka tu sākt spiest uz kaklu un teikt, mans telefona numurs ir 225, tu būsi mans vergs. Kas tas tāds ir? Tā ir bezgaumība augstākā mērā. Un lūdzu, es gaidu nākošreiz no tevis kaut ko bērnišķīgu, kaut ko pusauģu gadiem atbilstošu. Un ja mēs runājam par to, ka tu esi dziedājis violetā korī, tad tādas nopūst toņas nevar. Tu nopūt toņas, tu spied uz kakla, un man tas galīgi neapmierina. Tas bija lieliski. Tu tiešām radīji lielisku priekšnesumu un tu tiki galā ar šo dziesmu, kaut gan es neticēju. Mēs iegrim dziesmā un nevar vispār salīdzināt ar iepriekšējo nedēļu. Dienu pret nakti. Neteikšu, ka grūti vai viegli dziesma, es par to vairs nedomāju. Es vienkārši klausījos un baudīju. Es nezinu, kā izklausījās pa televizoru, bet šeit uz vietas tā sajūta bija iekšā un tā vibrācija bija. Paldies tev liels. Pirmkārt, es gribu uzslavēt tavus vecākus, uzslavēt tavu literatūras skolotāju. Pagājušajā nedēļā bija Aspāzija, šodien Plūdonis. Tā ir latviska izjūta, un caur šo latvisko izjūtu tu uzrunā mūsu dvēseles, tu izstāsti stāstu. Un tas ir tāds labs piemērs pārējiem, ka tomēr grāmatu lasīšana kaut ko dod. Ja par vokālo, jā, milzīgs paldies tev, ka tu to dziesmu neizcūkoji, ka tu viņu izdziedāji. Liels paldies, ka tu atgriezies pie pirmsākuma, vēl viena ļoti raksturīga kļūda mūsu šodienas jauniešiem. Viņi ir gatavi taisīt kopiju no kopijas un vēl vienu kopiju no vēl vienas kopijas. Kad tu atgriezies pie Aigas Braunas versijas, kad tu neņēmi Sutugovu, Dievs pasarg, tas būtu izgāšanās. Es šodien to ļoti augstu vērtēju. Un vēl es pateikšu tā skatītājiem, man ir ļoti interesanti ar tevi strādāt, jo
tu tiešām atbilsti tam, ka es varu justies kā mentors, nevis kā vokālais pedagogs. Šatad. Ir aktīvi, ļoti aktīvi pedagogi un ir Edgars Kramiņš. Viņš ir tik punktuāls kā Šveices pulkstenis. Otrdienas rītā viņš ir klāt, lai ar saviem pāraugāmajiem izanalizētu pirmdienas koncertu. Te ir atkal tas, kuram ir tā vājā vieta. Ja? Tātad ātrā dziesmā var šo to nomugrību. Tas, kas ir vājais punkts, tas nāks vajag uz āru. Tev šī gadījumā tas vājais punkts ir dzirde. Ja? Un tikko tev ir jālēkā pa tā notīm, tā tu aizšau garām ļoti bieži. Ja? Tikai vienu reizi, tikai vienu apam. Ja viņš ir reiz viegli un jātrāp. Ja? Pāvelam tā ir artikulācija problēma. Viņš iekrīt uz artikulāciju. Tev bija ātra dziesma, iekrīt uz dzirdi. Ja? Bet tā tavs augšpapēžu kurpes un tā, kur arī nav īsti māka nest. Un tas nebija labi. Tā, tas ir, kas attiecās uz tērpu. Pats tērps bija labs, nekāda vaina, bet uz tērpu valkāšanu. Vispār visā meitenēm arī Guntai. Ritē var pateikt, ka jūs nemākat iet uz augstpapēžu kurpē. No mūsu komandas. Es nesaku, ka citu arī nav tā. Bet principā jātrenējās. Kramiņa audzēkne Rita, kura vēl tikai gaida kārtējo izbalsošanu, spriež, ka pati par sevi nebalsotu. Saprotam, augšlē ir miki ciet un skaņi te. Un kad viņu pacelt, tu dabūtu kupolu un tev nāktu skaņi. Es nevaru skatīties. Mēs varam slēgt ārā lūdzu. Vēl ar garumiem uzmanieties, meitenes ar kleitu. Ļoti daudziem arī tas nav īsti. Čučuļ nav īsts garums. Es jau man vispār tā kleita nepatīk. Toties Ievas sniegumu pedagogs slavēja gan koncertā, gan arī pēc tā. Viņš saspiests. Jā, bet labi, ka trāpīja. Tā arī māka nokoncentrēties, ja? Faktiski tev bija labākā mēģinājumā. Nomobilizējies, ja? Varētu būt tā otrādi mēģinājumā izrādēt. Koncertu nav. Tas ir baigais treniņš. Tas ir labākais, kas ir šovā, ka tev ir katru piekdienu iespēja savākties. Bet sava rūpju bērna Guntas otrā koncerta uzstāšanos mentors novērtēja skarbi. Es vienkārši šokā par sevi, kā es varu vispār kā es tur nesabrūku. Es negribu redzēt, es tiešām negribu. Mēs paskatīsimies, tu jāatpūties. Bet, jā, bija normāli. Domā par to, ka tu labi izteicies. Kāpēc? Es nesaprotu, kāpēc jāsaka, ka bija normāli, ja mēs labs iznāciens ar citu, kas te nebija mēģinājumā. Jā, no labām arī jāmācās. Un kas šitais bija vispār? Es nesaprotu. Kas tas bija? Kas tā? Šitais te. Nezinu. Un es klausos, un es domāju, ko tu dari vienkārši? Jā. Ko tu dari, nu? Galvenais, es neko nezinu. Es nedarīju. Nu jā. Un te man īstenībā bija jādzied. Es domāju, tu sajauc vai tu... Vienkārši tagad pēkšņi nulko. Es reāli tik tīzli tur jūtos, tā skatos tiešām nenormāli. Ko tīrinos vispār, bezjāgā tīrinos cik tas ir 3 minūšu kaunu un viss. Tas nav daudz. 3 minūšu kauns, nu viss Latvijas priekšā. Tikmēr dalībnieku mentori un muzikālā producente Karīne Tropa atkal un atkal uzdod jautājumu. Vai tiešām jūs esat šeit nākuši, lai būtu skatuves zvaigznes? Es saprotu, ka žūrī nav tas Dievs, tas kungs, un nekādā gadījumā uz to nepretendēja. Pilnīgi citas funkcijas. Ja tautai patīk par to, ka viņi liedagā tā kā jukuši krīt, ka man nepatīk. Man ir jautājums par muzikālu sarežģītu dziesmu, par izaugsmi, un skatītājs, viņš paskatās Kramiņa vērtējumus, pasmējās, viņš saka, man sirdī tomēr raudāja māte, raudāja meita, un spiež savu pogu.
Daži te ir biedējuši ar vieniniekiem, grib viņus nomierināt, vieninieki nav mūsu arsenālā. Zemāk atzīme 3. Tā kā principā, ja es paceļu trīnieku, tad ir nesekmīgi no manas puses. Slimi, greizi, nepareizi, ko tur vispār var gribēt? Ko vispār var vērtēt? Sorry, 7 man bija jāliek, ko es varu darīt? Es taču nevaru, pa ko lai es tev ielieku kaut ko, tā vēl bija augsta atzīme, vispār tur 0 jāliek ir. Labi, es varēju tev daudz zemāk vērtēt, ja, bet tu izdarīji. Ja, es vienkārši tev uzdāvināju to atzīmi, jo tāpēc, ka tu izdarīji, tu krieviski saka, sprāvils, ja, es nezinu, kā latviski pateikt, tiki galā ar to. Vispār visiem bija šķībi. Tu nodziedāt tik šķībi, laikam, šķībāk kā visā savā mūžā. Es gribu, lai jūs paši arī tiekat tonalitātēm galā. Es šodien pārbaudīšu, vai viss ir pareizi, jo rītā tā kā var pēdējo vēl mainīt. Tad jums pašiem jāsāk būs domāt, jums jāizdomā, kā jūs gribat izskatīties. Protams, jums palīdzēs, bet jums vismaz jābūt konceptuāli kaut kādai idejai, ko piedāvāt, bet pēc tam jau palīdzēs saprast, jā, nē, vai šitā, vai tā. Un tad vēl par priekšnesumu jādomā. Jaunās talantu fabrikas 3. koncerts atnesa dalībniekiem pārliecību par to, ka viņi var, un arī mazvērtības kompleksus. Koncerta sākumā pat šķita, ka ir atrasts jaunais Kramiņš. Bet es tikai smējos, kamēr es smējos, sirdī deg liesmā, šī nebūs pēdējā dziesmā. Šis bija karaoke Jānis Stībelis, un gabalam nebija, manuprāt, dinamika. Viņš vienkārši kā sākās, tā viņš skanēja. Tu dziedāji, Tallinkā uz kuģa karaoke tu vari dziedāt, un es kā tavs skolas pietis priecātos, un jā, Rihārd, visi cool. Bet tā nevar, ja tu tā ņem dziesmu, tev jātaisa cita aranžī, tev jāparāda sevi. Tu parādīji vienkārši netik labi Jāņa Stībeļa versiju. Tautas dziesma arī var uztaisīt interesantā apdarē. Skyforger, lielisks Latvijas piemērs. Viņiem arī ir tautas mūzika, bet viņa kaut ko izceļās. Šeit arī bija tāds, kā sāka publika plaudēt, tā plaudēja līdz jo tautas dziesmu. Veldiņš gāja, visu laiku vienāds. Mumford & Sons, ārzemju piemērs, kur viņi arī folk elementus ieliek. Domājiet kreatīvi, kāpēc jūs vienkārši gribat atnākt un nodziedāt? Grupas PER dalībnieks Ralfs Ēlants uzsvēra, viņš ir jauns, bet nav nesaprātīgs un nepieredzējis, tāpēc atļāvās vienu otru asu vārdu pārmaiņu ar vienmēr kritisko Kramiņu. Pirmkārt, es gribētu nodot sveicienu tam cilvēkam, kurš tev lika dziedāt šo dziesmu, kā var salīdzināt tautas dziesmu un ka citi dzied estrādes popmūziku, tas man jau liekas ļoti dīvaini. Otra lieta, tev skanēja šī dziesma ir tāds kroks āla, un tur regulāri šādi mākslinieki uzstājās. Es nevēlētos kaut kā talantu šovā redzēt to, ko krogā dzied uz skatuves. Tautas dziesmu, manuprāt, ir stipri vienkāršāk nodziedāt nekā, piemēram, Adēlu, to pašu Jānu Stībeli. Manuprāt, tu Rihardam tādu handikapu iedevi, ka viņam jāizdzied sarežģītāka dziesma un tev ir vienkāršāks gabals. Paldies tev, Ralf. Don, tavs komentārs? Attiecībā uz pirmo kolēģi izteikumu, es atļaušos to vienkārši ar savu pieredzi dziļi noignorēt. Uz to es sākšu reaģēt tad, kad pēr puiši kaut ko tādu varēs nodziedāt. Un es pamatošu, kāpēc. Jā, es pamatošu, kāpēc. Es piekrītu Gulbei, tautas dziesmu ir daudz grūtāk nodziedāt. Un tad, kad Rihards, kas dziedāja iepriekš, varēs to izdarīt, tad mēs sāksim runāt par kādām vokālām kvalitātēm. Es gribu pateikt tā, man ir diezgan grūti tev, Pāvēl, vērtēt, tāpēc, ka tu dari tieši to, kas ir jādara cilvēkam šovā. Kas ir jādara cilvēkam šovā? Viņam jāiziet cauri dažāda stila mūzikai. Viņam ir jāatkodē, ja arī tad, ja tas neizdodas pirmajā reizē. Un tāpēc visi tie kritēriji, ko es izvirzu vienmēr šovos, arī ne tikai šeit un konkursos un arī ārzemēs, tu visus viņus sāc izpildīt. Pirmkārt, sāksim ar to, ka tev ir paveicies, tev ir laba muzikalitāte. Otrais, ko tu izdarīji, tu nevis kutini to mūzikas instrumentu pa gūtu, saprot, 3 mēnešus, bet tu meklē jaunus instrumentus. Tu nosauc, kurus tu zini, klavieres, akordeons, ģitāru, tu nevienu no viņiem neņēmi. Tu ņēmi visus jaunus, tu ņēmi bungas, tu koklēsi kokli šodien.
Otrs, ka tu vienmēr paļaujies uz pedagogu, ka tu ņem to dziesmu, ka tu riskē. Tas pats bija ar Paulu, tu negribēji. Šodien es tev vienkārši varu ļoti augstu vērtēt, bet tu zini, man tie punkti pietrūks, jo zini, par ko vēl viens punkts man būs tev jāliek šodien? Par to, ka tu izdari vairāk kā visi integrācijas ministri Latvijā kopumā. Un tu to izdari, nepatērējot no valsts budžeta nekapēju. Par to būs punkts. Paldies! Gribēju piebilst, jo man tā aizrādīja nesmuki. Jūs pieminējāt Paula kungu. Tā kā maestro Raimonds Pauls reizi teicis, ka Pēri ir viena no tiem retajiem, kurš zina, kas jādara uz skatuves, es atļaušos jūs noignorēt. Droši. Paldies žūrijai šovakar. Kļūst karsti un ir tikai vakar sākums. Ļoti labi, ka mēs ar Donu šeit pa vidu sēžam. Mēs mums varam pieturēt. Es esmu starā par Kramiņu kungu, un man patīk viņā tas, ka viņš pasaka, kā ir reālo situāciju. Ja man nesanāk, tad viņš tieši tā arī pasaka. Ja ir labas lietas, kas ir izdevušās, tad viņš arī to pasaka, un tas man ļoti patikās, jo tad ir iespēja augt un attīstīties, jo viņš no mums kā no saviem skolēniem gaidīja tā kā izaugsmi un visu laiku deva kaut dziesmas arī izvēlējāmies ar viņu kopā, lai būtu ar kaut kādu grūtības pakāpi, lai vīrus ko augt un tiekties un mācīties un iegūt no tā arī kaut ko. Pirmdienas ir sava veida atskaites dienas jaunajā talantu fabrikā. Koncerts ir nedēļas darba mēraukla, ap to rit visa dalībnieku dzīve šova miteklī un arī žūrija to vērtē kā nedēļas darba rezultātu. Bet kas notiek pēc koncerta, kad šķiet neviens dalībniekus vairs neredz? Muļķis vienmēr izrādīs savu gudrību, bet gudrais paklusēs. Tajā brīdī viņš vienkārši pasaka, un Raimonds Pauls maestro teica, ka Pēri ir tā grupa, un tā vienkārši tas bija dīvaini. LOL! Bet Veči galvenais. Neko. Nu, come on! Es nesaprotu. Tas vienkārši nozīmē, ka viņš nav pārliecināts tik ļoti par sevi. Nu, ja viņš tādu teikt, pasaka. Iedomājies Jolānu kaut ko tādu pateikt, vai nezinu. Viņš tā stāv noliek. Viņam arī jāsaprot to, ka tas ir nenormāli labs to viss. Es Twitterī lasu, ka mans albums ir Zešu bisējs. Tagad es tālāk komentēšu šo teiku. Jā, bet īstenībā tas Rāls viņš teica sakarīgs komentārs. Dažiem, jā, ok, viņam var, nē, zin kā ir. Bet, nu, tur bija taču, jā. Dažiem komentāri bija ok, dažiem ne, bet kā var žūrijas loceklis sēdēt žūrijā un runāt pats par sevi, kamon, tu esi atnācis vērtēt cilvēkus, nevis stāstīt kā šeit. Vienīgais Gulbei uzdāvināja savu albumu. Nopietni. Jā, viņš Gulbei uzdāvināja savu albumu. 4 vai 5 komentārus viņš runāja par sevi. Nopietni! Es domāju, kas tas bija, bet tieši tas bija jautājums. Tātad tev pie pasniedzēja Kramiņa daudz no viņa baidās, kā tev ar viņa attiecības? Man laikam nav tāds bailes pret viņu vai kaut kas tāds. Es domāju īstenībā, ka tas tikai tāds uzpūsts ir, kad daudziem no viņa ir baile. Es domāju, ka tā noteikti nav, un man galīgi tā nav, un es esmu pateicīga par to, ka es tiešām izvēlējos viņu, un es noteikti savu izvēli nemainītu nekādā gadījumā. Ja man būtu vēl viena iespēja dot izvēlēties, pie kāda pasniedzējas mācītos, noteikti tas būtu viņš. Esi te kā ārā, bet turpini pie viņa skoloties. Jā, tieši tā. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. Look out, there comes the Spider-Man. Watch out! Nu, tu šarmē, bet tu vairāk šarmē ar savām kodām ārišķībām, ar to, kāds tu esi. Tev ir tāda skatuviskā harizma piemīt, un tas ir forši. Un man īstenībā šis priekšnesums patika ļoti. Man liekas, ka šis tavs priekšnesums bija labākais no visiem taviem priekšnesumiem šeit. Es negribētu iedzināties vokālos sīkumos, bet tu varētu būt ļoti labas klases dziedātājs, ja tikai tu strādātu. Tev ir jāmācās dziedāt. Strunts ar to tavu vokālu. Galvenais, tu saproti, ka tu beidzot tā kā strādāji. Es vienkārši visu laiku to vien redzēju, ka tu sit to stepu. Ja Rihards beidzot dzirdēja uzslavas pat no bargākā mentora Edgara Kramiņa mutes, tad pārējiem dalībniekiem tik gludi viss negāja. Es tev pateikšu tā, ir pa maz darba. Jo viss ir tādā puskājā dziedāts, puskājā dejots, puskājā strādāts. Man likās, ka viss tāds, kā sākās, tā arī beidzās. Nu, tāda man bija sajūta.
es nejūtu to beigās to spiedienu, ka vajadzēja vairāk, varbūt prasījās nedaudz. Tu teici tā, tas būs spilgti. Tas bija spilgti, ne tu. Uzvilkt tev spilgta bija kleita, bet ne priekšnesums. Man pagājušā nedēļa bija cerība, ka tu savu pusaudzību būs pārvarējusi. Bet šodien ir šovs, kurā pirmam ir jāiet projām un kuram vairs nenāks vietnieks, un mēs paliksim ar vien mazāk. Un es esmu savā kaudzē nolicis visu spektru, sākot ar trīnieku. Tu saproti, kas ir pa problēmu. Tu taču nevari izskāpt no tiem puišiem ārā. Tev tā prece jaucās pa galvu, tu visu nedēļu esi aizņemta ar kaut kādu vēstuļu rakstīšanu, lasīšanu, precinieku pieņemšanu, bet tas nav mans jautājums. Tu zini, vispār tas ir tavs vecāku jautājums. Ja viņus tas apmierina, ok, mani kā šova mentori tas neapmierina, par to būs vērtējums. Un vispārībā tā dēja jau var nebija tev īsti uzlikt. Tu tā uz pusklapi dejoji, uz pusklapi alsoji. Tu zini, tas nav labi, Ilzi. Es tev sūtu mājās šodien. Paldies. Kramiņš Ilzes sniegumu nokritizēja tā, ka pat skatītāji bija šokā. Kramiņam bija ko teikt gan par tērpiem, gan deju arī pārējiem dalībniekiem. Jā, abi šallēs, abi micēs, lai man kaut kur sajūta, kurš bija jābalīdz, kurš ne. Tik perfekts tu tagad esi un vēl vispār maini tēlu. Tas pelēkais, es saprotu latviešu krāsu un tagad pelēkas dienas nāk. Visi vairs pelēko, nē, pelēkas šalles, nē, kaut ko maina vizuāli skatūs. Neņem piemēru no Ilzes Skarbuls. To boā atdod viņai. Tev vēl pagaidām nav ko likt pieredzējuši sievietes seksuālu enerģiju pretī dancītim. Liec meitenīgu pakļāvību, naivumu. Nekur nav teikts, ka tango nevar arī ar tango nevar pavedināt kādu. Tās ir lietas, par ko jādomā par tēlu. Es iešu noteikti prasīšu gūbēju atļauju iet uz jūsu stundām. Es nevaru saprast, kas notiek tais jūsu stundās, bet viņas puišiem ir ļoti īpatnē attieksme pret meitenēm. Viņas pašas plosās ap sevi un tie gulbes puiši tā paskatās, nu ņemies. Nu tad tā kaut kur paceļ. Par ko es tev gribu teikt? Tu zini, kas trakākais? Nebija ne balerīnas, ne viņai bija kurpes, tu visu to neieraudzīji, tu tik dziedi tu ar savām kurpēm. Es ar neko nesapratu. Evī pievērst ļoti uzmanību. Slikti, tas jau klusē. Es gaidīju, ka es jau tā prikūsavīju, kā Krievs ir jāzīkīs. Jo pankūka, pilnīgākā pankūka, es uzskatos. Tas ir taču kaut kas jāēno, kaut kas... Nē, man ir Jā. Kramiņam vienmēr ir ko teikt, par to šaubu nav, bet nu jau arī dalībniekiem ir ko teikt. Pasaules klasika, ja? Ko tas nozīmē? Tur bija arī... Skolotājs Kramiņš paskaidroja, kas viņa prātā ir klasika. Tas ir cilvēks, kurš ir bijis, uzrakstījis hitus, nomiris, un pēc 70 gadiem tā skaitās klasika. Tikmēr pārējie dalībnieki, piepalīdzot Volijam, sagatavoja Kramiņam pārsteigumu. Mēs rakstām poēmu mūsu mentoram Edgaram Kramiņam. Mums ir sīva cīņa ar vārdu pielietojumiem. Tur nezinu ko. Bet ir interesanti, jā. Īsas kleitas nevilksim, lielas skropstas neliksim. Edgar, ko tu smeji? Presē suņi saldi rej. Nerauc pieri, nedusmo labāk, kaut ko uzdanco. Tomēr Edgars gudrākais un, protams, arī smukākais iemācīs dziedāt mums un brīnumi būs tad jums. Pieliecies, atliecies, ieziepēs un saziepēs. Nebaidies, viņš pabiedēs, bet lielus darbus uztīcēs. Turi elpu, neslinko, tad viņš tevi samīļos. Jā, septembris ir dzejas mēnesis, un šovu dalībnieki tomēr ir radošas personības, kuras izpaužas ne tikai mūzikā, kā redzat. Tavs pasniedzējs Kramiņa kungs, daudz no viņa bīstās. Kā tev ar viņu bija komunikācija? Vislabāk vispār neiesaku nevienam no viņa baidīties. Viņš ir diezgan ass un skarbs, bet viņš vienmēr pateiks tā, kā ir. Un vienkārši ir jāpieņem tāds, kāds viņš ir. Viņam ir īpatnēji tā maniera, kādā viņš pasniedz to, ko viņš vēlas pateikt. Bet tas viennozīmīgi ir labākais pedagogs, kas man ir bijis.
Vai arī tagad tu pie viņa tā kā ej, trenējies, lai uz to, kad būs iespēja atgriezties, būtu uzlabojumi? Jā, eju tagad, lai atgriešanās šovā parādītu diezgan spilgti sevi. Un domāju, arī pēc šova vispār, kad beigsies šovs, domāju, noteikti tieši pie viņa mācīties. Lai attīstītu sevi, un viņš māca to vienkārši izdarīt, viņš ļoti, ļoti palīdz. Un pie viņa mācīties, tas ir ļoti, ļoti, ļoti laba iespēja. Nav nekas. Kā apvienot dziesmu un deju, ja tu nekad dzīvē to neesi mēģinājis darīt? Šis jautājums nodarbināja teju visus jaunās talantu fabrikas dalībniekus pirms pagājušās nedēļas koncerta. Koncertā visi 11 dalībnieki izpildīja komponista Ulda Marhilēviča radītās dziesmas. Kā atzina pats meistars, sanāca tāds balāžu vakars, taču daži šova dalībnieki no komponista dzirdēja arī atzinīgus vārdus. Ir viens liels pluss, ko es gribu teikt. Tu ļoti emocionāli un pareizi emocionāli pozicionēji šo dziesmu. Es noticēju, ko tu dziedi un ko tu jūti. Turpretī Mārtiņš ar savu priekšnesumu, kur veltīja savai simpātijai Elizabetei, saņēma visu žūrijas pārstāvju kritiku. Divi sadalot uz divi, paliec vientulībā. Man jābūt ļoti īsam, es tāpēc teikšu, noēda tevi, Elizabete. Paldies. Tā tas vispār bija domāts. Jā, bet, tavs priekšnesums, tavs numurs tomēr gan vokāli, gan aktieriski, gan dejiski un tā tālāk. Paldies. Es nedomāju, ka viņa gluži noēda, viņa tieši otrādi, viņa tevi izvilka. Es tā īsti nesapratu to visu. Pretenzija bija, ka tas tā kā uzvedums ir, bet jūs tā kā viņu neizstrādājat līdz beigām. Palika galīgi neinteresanti. Vienkārši dzied tos piedziedājumus un nekas tur nenotiek. Gribējās, lai ir vairāk spiediens, bet es varu daudz ko gribēt. Tad, ja viņš ir, tad viņš ir. Ja viņš nav, tad viņš nav. Un šovakar nebija. Jo, atvainojos, tā kā sākās, kā teiksim, latviski grūvs, tad tavā balsī tas nebija dzirdams. Un ne ķermenī, ne tāds stīvs, tāds, tad nāc pie manis, tad ej tur un vairāk brīvi, jāpaprasa amanātāji, viņai grūvs ir. Viņa tev pateiks, kas ir grūvs. Arī pret Edgaru vērtētāji nebija pozitīvi noskaņoti. Kamēr kurpes zeltenās, kamēr tuvu debesis, man pa jūtiem jāstaigā kā vienmēr. Uzdevums ir tāda Ulda Marhilēviča dziesmu interpretācija. Un viens no interpretācijas nolūkiem ir panākt dziļāku izpratni, atklāsmi par dziesmu un izstāstīt jaunu stāstu. Stāsta, diemžēl, nebija. Tava dziesma bija tāda primitīva ilustrācija. Uznest kurpes, ar to vien nekas nav līdzēts. Dramaturģiju skatūs vienmēr prasa, ka tām kurpēm ir vairāk jāstrādā. Neprecīza melodija, intonatīvas netīrības,
Es gribētu tev teikt tā, Edgar, ir jāsāk strādāt. Jūs baigi daudz laika patērēt nestrādājot. Šajā šovā, salīdzinot ar iepriekšējo, jums ir ārkārtīgi daudz tiek dots no vokālā pedagoga. Viņi bieži nāk pie jums, agrāk tas nebija tik daudz, un jūs tās lietas neatstrādājat. Stīvums uz skatuves, ar ko jācīnās. Ja? Tu saki, dziesma bija par brīvību. Es tavu brīvību neredzēju. Nesavilktajā sejā, nesavilktajās kustībās. Vārdu sakot, ko es tev varu pateikt? Mākslinieciskumu, ko es tev esmu teicis, ir 0. Ja es vērtētu tikai šo vienu kritēriju mākslinieciskumus, tā ir 0. Tev nav priekšstatu, vizuālās bildes, līdz ar to balss skan plakani. Nu, tas nav labi. Tas ir viss, ko es tev varu teikt šodien. Kramiņš atkal un atkal bārstīja pērles. Nu, paklausieties. Tev ir tāda tipiska lieta, ka tu gribi izmēģināt visu, kas tev ir mācīts. Pilnīgi es redzu, ka ir bijis Gins Buda pie jums. Sākās defilē gājieni. Kāds sakars defilēs tad, kad tā brīvība būs? Un otrkārt, viss būs normāli, tev tāpat problēma par to enerģētiku. Lai viņi būtu patiesi, emocijas ir jāieliek krūšturī. Tu saproti, kas ir krūšturs? Lūdzu, nelaid savas emocijas pāri krūšturim, tad viss būs kārtībā. Man pat tā notīm inčīja. Karina teica speciāli, lai nedzied pa notīm to dziesmu. Nu, kad tās nots bija rakstīts tā kā korim. No. Nē, nu es viņu nedziedēju par notīm, bet tā kā teica, ka nebija tāds par notīm. Kramiņš to teica? Nē, nu... Tas vispār, viņš iznāca ārā, es tiem saku, jūs arī tā kā trīnieku liksiet? Tas atkarīgs no tā, kā nociedās un kā priekšnesums. Nu tā jau pilnīgi pareizi, viņš pa man pateica. Pēc pirliņa jau tur izskatos uz tādu skatu. Nu, bet tu Visnoslēgtāko šovu dalībnieci Aminatu žūrija ir slavējusi visos koncertos, gan par to, cik pašaizliedzīgi viņi strādā, lai sagatavotu priekšnesumus, gan par attieksmi pret mūziku. Tomēr tikai 6. jaunās talantu fabrikas koncertā Aminatai izdevās iekarot arī skatītāju simpātijas un iegūt 1. vietu. Aminata, tu biji lieliska. Tad, kad cilvēks ir savā elementā, tad, kad viņš trāpa uz pareizās stīgas, tad viņš tas ir pa visām līnijām, viss strādā uzreiz. Ir balss, arī kustības, viss kopums. Tu vienkārši esi uz skatuves, tu dzīvo, tu zini, ko tu dari. Tu esi ieguldījis atkal pamatīgu darbu, to es redzu. Tikmēr kritizējamie tā arī nespēja iekarot žūrijas labvēlību. Brāzienu dabūja gan Ilze, gan Mārtiņš. Man nevajadzēs 30 sekundes, lai raksturotu to katastrofu, ko es dzirdēju. Ir lielas dziesmas, ir ļoti lielas dziesmas, un ir dziesmas, kurām nedrīkst ķerties klāt jaunā talantu fabrika. Arī tas koris Karinas Tropas vadībā bija gaužām bēdīgs, un tev nepalīdzēja. Te nav vienkārši ikdienas nedēļas slavinājums, ko tu esi pieredzis slavināt Dievu to kungu. Un saturs ir daudz dziļāks, manuprāt. Un varbūt tu teici kaut ko par personiskām izjūtām un sajūtām. Tās traucē uz skatuves. Tām jātiek pāri, un tad var kāpt uz skatuves. Paldies. Izliet ūdeni nevar sasmelt. 3. Tomēr romantiskajam Ventspilniekam izdevās izsprukt no izbalsošanas pēc skatītāju balsojuma. Protams, 9. vietā mums ir Kristīna, 10. mums ir Ieva. Ievai izbalsošana jau kļūst par iknedēļas pasākumu. Arī Kristīna jau piedzīvojusi sajūtu, ka tūlīt izbalsos. Nu, un vietas beigās, kā žūrija neko nešķir, kā jūs saprotat, ja? Jo vienalga ir tā, kā vajag šovā. Tā arī. Nu, ja vajag, lai jūs sēžat uz svītras, var uztaisīt, ka jūs sēžat uz svītras. Arī šovs. Pašlaik jau, Kristīna, kā tu esi visspēcīgāk. Tu tikai tev brīžam kaut kur tur aizspiries, atkal kaut kur tur galīgi ne tur, ko vajadzētu ar saviem. Bet principā tā ceļa uztremļonis, kā Krievam ir tāds teiciens, ja? Tev ir viss izteiktāk. Ja? Tā metodība man tur jābūt, un es tur esmu. To arī jāapliecina savus vārdos. Un vienalga arī šodien, vai jūs man izbalsosiet, vai jūs man neizbalsosiet. Ja? Tas, vai es palikšu šovā, nav atkarīgs ne no mana talanta, ne no mana darba, manas gribas. ne no manas gribas. Jā,
Visu izšķirs skatītājs, šova veidotāji. Jā, un tas arī ir viss, jā. Jaunās talantu fabrikas 7. koncertā pasaules dziesmu vakarā skanēja portugāļu, itāļu, franču, čigānu, japāņu, ķīniešu, indiešu valodas dziesmas. Dalībnieki visu pagājušo nedēļu bija mācījušies visdažādākās valodas, bet uz skatuves kopā ar sevi pulcējuši daudzus izcilus Latvijas mūziķus un pasaules mūzikas ekspertus. Ļoti labi. Ļoti patika un aizrāva man atpakaļ atmiņās par Indiju. Es gribu pateikt tiešām īpaši paldies šiem cilvēkiem, kas ir no augstas klases rindām atnākuši un piedalījušies šajā priekšnesumā dāviem. Aplausi vēlreiz. Tas ir Anatolijs Popovs, Sitara, Dmitrijs Jevsikovs, tablas, Denis Paškevičs, flauta. Vai tevi šeit vajadzēja, nevajadzēja. Un nekādā ziņā nevajadzēja. Un ja vajadzēja, man pat ir pierakstīts, tad es varbūt būtu izvēlējies pievienoties fonā kaut kur pie orķestra. Arī būvnieks Edgars dabūja trūkties, neesot ko muti palaist pārunās un par kramiņu runāt. Tu esi izteicies, ka tu nesaproti manas attiecības ar audzēkņiem. Es savukārt teikšu, es mazliet nesaprotu tavas attieksmes ar tavu mentoru Gulbi, jo ir pagājis puse. Un progresa nav, pat ir pasliktināšanās. Un es teikšu viņas vārdiem, vokāli tu nespēji tik galā. Vakardienas koncerts izrādās, tev baigi šķības, ka mēģinājumā tev bija 4 reizes labāk. Un es noskatījos ieraksti, jā, tur bija šausmas. Un es pēc tam saķēru galvu, ko es tev pateicu. Ka tu nodzirdēji labi. Tad bija slikti, jā. Edgars un Mārtiņš un Edgars ir, es teikšu, 3, 4, 5. No tā, kas man ir. Ja tad tā kā Mārtiņš pagājušreiz ar to Aleluju izdarīja, tad nobrauc uz to zemāk. Lai gan, es zinu, kas tev baigi traucē, Mārtiņ. Es pazaudējies kaut kā, bet tad laikam šeit, tu esi pazaudējis sevi. Tu esi kaut kā, tev ir tas, ko es tev slavēju, un intervijā es to saku, ka ir daudz labas cilvēks īpašības tev, tās kļūst par tavu ienaidnieku lielāku un pašlaiku šaubām. Tu gribi būt baigi pareizs. Tas tā vienkārši ir, es esmu pareizs, es nevaru būt nepareizs. Un pa visu cenu man jābūt pareizam. Un skatus tas pilnīgi nedara. Un tas tev beidz nost kā mākslinieks. Mākslinieks ir nepareizs. Rihards ar Elizabeti man ir tai kategorijā, kas varētu cīnīties tomēr par 5, 6, 7. Tādā veidā. Bet arī pietrūkst vienkārši. Ja jums ir gadi, jums ir pieredze. Tiem atkal varbūt nav pieredze. Man prasīja Pāvils, man tev arī 6. Jo vokāli tas nebija labi. Un paklausies pārējiem. Un Pāvilam vairāk tas nevis par to, ka tu nevarēji izdarīt, drīzāk par to, ka tu negribēji. Tas ir, tā jums sakrita, ka ļoti labi, ka jums ir 4 desmitnieki un jūs bijāt 1. 2. vietā. Bet tās vietas tas ir vispār kaut kas cits. Un tad man ir tā kategorija, kas man ir tie augstākie, kur es vienkārši tā kā domāju, ka ir, Dievs labu muzikalitāti. Liktenis ir piespēlējis iespējas, vai labs skolotājs, vai muzikas skola, vai sapratni, vai domāšana. Un tie, principā, manā skatījumā ir vieni, kas ir, principā, kurus es intējam, un tā kā man būtu, ja es runātu visus 3 mentoru vārdā, tie ir 9, tas nav pēc manīgi savā, tad es viņus pasargātu no izbalsošanu. Aminēti, man ir 8. Un Kristīna, man ir 8. Arī man nav 9. Tā, ja man būtu jābūt. Ko es darīšu nākuši, es nezinu. Es domāju, palūkšu Dievam, neiedomāju, kā dinē. Godīgi sakot, negribētu tos vērtēt, jo, redziet, viņš vienalga spēlē, visi izspēlē. Katram mentoram ir savas mācību metodes, sava filozofija, sava attieksme pret dalībniekiem. Žēl, ka pie mums
mūsu doniešu komandai vismazāk nāk pasniedzēji kaut ko jaunu iedot. It kā Dons izteicās šodien, ka, tāpēc, ka mums Aira, mūsu vokālais audzinātājs, nāk tur reizi nedēļā uz pusstundu strādāt ar mums. It kā tāpēc mēs uzsūcam to informāciju daudz vairāk. Jā. It kā tā un tā. Bet, piemēram, es paskatos, kā Kramiņš nāk. Viņš nāk diezgan bieži un daudz ko māca savējiem. Un viņai arī daudz iemācījušies ir. Arī Dona komandā ir palikuši 3 dalībnieki, gluži tāpat kā Jolantes, bet Kramiņa brigādē vairs tikai Kristīne un Pāvels. Un Kramiņš izmanto katru iespēju, lai savējos pastutētu un pārējos, kā saka, mazliet atsēdinātu. Tu esi zema balss, bet tas nenozīmē, ka tu nevari dziedāt augstu, bet tu dzied tādā pusfalsetā. Es nezinu, kā tu esi iemanījies tādā. Viņš tādā, šitā, tik tā viņš elpo un tik tā viņš dzied. Viņam, kā es saku, tā rupi sakot, atrauc no vienas vietas. Pēc šovu mēs varam pateikt, vai jums ir spēja izdzīvot kā māksliniekiem. Šitajos apstākļos viss nobrūk. Aminat brūk, piemēram, uz leju, paskaties Aminu. Viņi ir izsmēlusi savu, ar ko viņi ienāca šovā. Un piepildīt viņa šovā nav. Un tas ir tā kā cilvēks, es nezinu, kā tu izstāstīt, varbūt enerģētiski saprast. Tas tā kā nosūc tev enerģiju. Nosūc, un tu paliec saviem blāvāks un blāvāks. Ja? Tev tā kā interesanti, ka tev tā pavēru no malas, tad tev ir tāds it kā pofigisms, tāds flegmātisms, tu tāds sēdi kadrā vienmēr tā kā domāju, nezinu, ka tu esi pēdējo reizi sapīpējies vai pusstundu apakē vai kā. Bet arī jums tās sarunas ar to volīti, tur, viņas paigi iztukšo. Es nezinu, man viņas personīgi iztukšo. Ko jūs ierosinat dalībniekiem šobrīd? Nesazināties ar administrāciju vai ko? Neatbildēt uz taviem idiotiski kretīniskiem jautājumiem. Paldies par komplimentu. Lūdzu. Mēs jau izrunājām par to, ja cilvēki šeit ir tomēr ienākuši ar vidusskolas izglītību, nevar viens cilvēks, kas ir beidzis 6 klases, terorizēt visu. Tu esi tāds katru dienu savādāks volī, ja tu esi pamanījis pats. Tavs raksturs ļoti mainās. Tas ir gandrīz tā kā, kad sieviete ir menstruācijas dienas, viņa tāda nenoturīga. Un tu mazliet man arī atgādina psiholoģiski tādu. Bet ir dienas, kad ir ļoti maigs volīs un normāli, un ir dienas tāds, kas, nevar. Man liekas, šodien ir tā diena, ka nevar, ka tev gribās kasīties. Bet runājot patiesību un tikai patiesību par dalībnieku, mentoru un administrācijas attiecībām jāteic, ne tas Kramiņš tāds velns, kā viņu mālē, ne volīs tāds cilvēku un idejas. Pirms nedēļas pirmdienas koncertā 8 palikušie dalībnieki kāp uz skatuves, lai izdziedātu un parādītu pasaulē skaistākās mūziklu melodijas un muzikālo filmu tēmas. Dažs izvēlējās skatītājs uzrunāt ar labu dziedājumu, dažs ar šovu un kaskadieru cienīgiem trikiem. Es nezinu, kas tur ir pārējiem, kas nāks aiz tevis, bet līdz tagad varētu teikt, ka šis ir tāds visstabilākais priekšnesums, visstabilākais dziedājums un ka tu esi visstabilākā. Protams, apsveicam ir tas, un kas arī ir liels pluss, un es domāju, ka to arī skatītāji novērtēs. Jo mums jau šovi patīk, kā mēs zinām, ja, kad kāds karājās gaisā vai augšpēdas vai kā, bet šoreiz tev bija tāds priekšnesums, un īstenībā tas ir apsveicami, jo tādā stāvoklī visi tomēr nevar dziedāt, un ir cilvēki, kuriem ir bail no augstuma, un ja tev tā ir bijis, tad, un ja gadienā tu to esi pārvarējusi, ja, tad tas ir kolosāli, un tas ir lieliski, tiešām malaci. Donam ir īpašas attiecības ar saviem audzēkņiem, to noliegt nevar, bet līdz ko kaut kur parādās starmešu gaismas, tajās nevar neparādīties arī Edgars Kramiņš. Mentors, kurš ne tikai sēžot žūrijas krēslā meklē pēc skarbāka vārda, bet arī spēja saraudināt savus audzēkņus un likt dziedāt tādas dziesmas, kuras pašiem dalībniekiem šķiet lielākais murgs. Es labāk izvēlētos kaut ko mazliet ne tik sarežģītu un uztaisītu viņu skaistāk nekā oriģināls, jo mēs
diez vai mēs varēsim uztaisīt skaistāk nekā oriģināls. Tur tādi dinozauri vienkārši dzied. Celine Dion un Bachelva vienkārši what? Mēs nevarēsim vienkārši tā izdziedāt. Bet mentors Kramiņš savos audzēkņos ir iedvesis tik lielu uzticību, ka, lai arī kāda būtu viņa izvēle un lai arī cik lielās pretrunās tā nonāktu ar pašu audzēkņu gaumi un spējām, viņi kā kara partizāni uzskata, tā ir labāk. Bet kāpēc tu to neteici savam mentoram? Es to teicu Kristīnai līdz tam, kad, zini ko, vispirms vajag padomāt pāris reizes, pirms kaut ko pateikt. Ja tu padomā kārtīgi, ko tu gribi, varbūt tu nezini, varbūt tu reāli gribi šo dziesmu dziedāt, varbūt bija tādas vienkārši bailes, tā ka, wow, tāda dziesma, nezinu. Un pēc tam mazliet kaut ko padomāju, tā un tā. Un tā ir iespēja vienkārši. Man tādas iespējas diez vai, tādas iespējas man nebūs. Ar skaļiem aplausiem. Savā kompānijā. Sagaidiet, atgriežamies. Rāvītu Kreisbergu! Pagājušā nedēļa sākās ar satraukumpilniem brīžiem šovu dalībniekiem, kuriem šī spēle uz laiku bija beigusies. Pirmdien viņi visi kāp uz skatuves, lai cīnītos par iespēju atgriezties muzikālajā spēlē un varbūt pat pretendēt uz balvu. Tu pat neapzinies, kā tu ar šo savu priekšnesumu pacēli visa šova līmeni. Tu esi radīts skatuvei, tev ir tāds skatuvisks šarms un tāda piemīlība, un ir patīkami klausīties tajā, ko tu dari skatuves. Paldies tev! Ja šis ir klases vakars, tad ir ļoti kruta grupa pieaicināt klases vakarā. Ja? Bet, ja šis ir šovs, tad es šim priekšnesumam nomainītu solistu un dejotājus. Diemžēl. Par ko es te gribu uzslavēt? Ka tu neatnāci
viens pret vienu un necenties nodziedāt tā kā Daugaviņa, kad tu izdomājies pilnīgi jaunu aranžējumu, pilnīgi jaunu skatījumu. Tieši tas ir tas iegūms. Mēs tagad varam strīdēties, vai tas bija labāk vai tas, bet tu nekopēji. Tā ir liela vērtība uz skatuves un mākslā, kad mēs nekopējam. Žūrijas vērtējums bija tikai puse no iespējas atgriezties, un tur visveiksmīgākā bija Ieva, kur vēlējās atgriezties ar Mārtiņa Brauna dziesmu. Atgriešanās šovā ir notikusi pēc apmēram 3 nedēļu promocija Pauliņā! Acīm redzami, Rihards bija šokā par to, ka nav ticis atpakaļ šovā, un arī tuvāk Ilzītei, toties Ievas acīs, bija neviltots prieks par iespēju atkal būt kopā ar pārējiem dalībniekiem. Kaķis skrīt vienmēr uz 4, bet atceries, ka jumts ir nokaitēts. Ja instrumentāli es tev dodu apmēram 8-9, tad vokāli es tev dodu 3. Tur ir vajadzīgi 2 faktori. Nodzīvotie gadi un prāts. Tev bija tāda vēlme stumties uz leju un taisīt kaut ko liktenīgu. Šodien tu atkal esi atgriezusies Zaguzītē. Diezgan pateikt tāds oldschoolīgi amerikānisks piesitiens. Padomājiet, Dons tev to saka, tad iedomājies, kas man būtu jāsaka. Tu man šķiet izdedzis. Tev ir apdzis skats, tu enerģētiski norobežojies no skatītājiem. Varbūt šis brīdis nav piemērots, un tas viss toķis mazliet pat samākslots, bet tavu roku savējā ielikšu, uz kādu brīdi tevi tā vērošu. Vokāli jāsaka vēl viens multiplikācijas filmu varonis. Man ir tāda sajūta, ka to savu asfaltu rulli es pārbraucu gan sev, gan Ilzītei pāri plaušām, un abi esiet tā kā no peļa kori izkāpuši. Bet citādi zinu, paldies, man patīk. Priekš šlāgerīšu ir ok. Nu, es personīgi neklausos ikdienā tādu muziku, bet Jāņos uz urrā. Varbūt tagad es aizbraukšu pie tevis ciemos, vai tu pie manis, tad mēs pa uguns, kur lēkādam to uzdziedāsim. Kā nāk Pauliņā nāk? Nu, man jālien zem galdi. Vienkārši ļoti priecājos, redzot, cik tu esi atraisies, kā tu esi audzis. Tevis noticēja, tevis arī redz kā pilnvērtīgu mākslinieku un kaut vai rītēji un dzied un ierakst un viss būs kārtībā. Ja tu būtu mans vokālais pedagogs, bet es būtu tavs audzēknis, pie visa, ko tu ar manīm darītu kā ar audzēkni, es noteikti nespētu dziedāt. Paldies Dievam, man nav jādzied, es kaut kā vēl turos. Pirmdienas koncerta dalībniekiem bija viens no lielākajiem pārbaudījumiem, jo tajā bija jāizpilda pašu komponētas vai tieši viņiem radītas dziesmas. Pāvels par savu dziesmu un tās izpildījumu ieguva žūrijas augstāko vērtējumu – 4 desmitniekus. Bet lielākajai daļai šova dalībnieku šīs koncerts bija pamatīgs klupšanas akmens. Iespējams, ka tavs stils ir varbūt dziedāt lēnās dziesmas, līriskās balādes, ja? Un cits stils atkal ir jāmācās tīri vokāli, jāizkož, kā to darīt. Un šeit es dzirdēju tieši tās problēmas, kuras es nebiju pamanījis līdz tam. Pa dziedājums līdz brīdim, man liekas, kad notika tā deja, bija forši, turēja viss nots, un tad beigās tā nodejojies, un tad pakriti kaut kur, te puiši savaldzināja tevi, ja? Tā visā visumā nodziedāju. Priekš dziesmas, ok. Man šķiet, ka jā, šis stils tev nav varbūt īstais stils. Man likās, ka tu
nejūties viņā, vismaz tā man izskatījās savā ādā tajā dziesmā. Un par dziesmu runājot, nu jā, ja tas ir country, droši vien viņa albumā varētu būt tā dziesma, bet kā singls droši vien arī neietu. Man tā šķiet. Ļoti patīk tava sirds vidū, kas tur rāda visādus trikus. Bet dziedājums, kaut kas nebija. Es mēģināju klausīties un bija deguna. Noteikti jau vokālie dinozauri pateiks par degunu skanējumu iespējams, kuru mana auss sadzirdēja. Man droši vien arī no tā priekšnesuma visvairāk mirgojošā plāksnīte paliks atmiņā. Kaut kā es nenolasīju tev kā mākslinieci uz skatuves, es to neredzēju vismaz šādā tavā stilā un ar šādu dziesmu. Ja tu gribi kaut kā Latvijā būt šou biznesā, manuprāt, tev vēl būtu kaut kur jāpaeksperimentē un kaut kāds savs stils cits jāatrod, jo tagad gan melodīgi bija grūti uztvert tajā dziedājumā un aranžijā, un kopumā, jā, man liekas, tev vēl jāmeklē. Ar miglas pilnu rītu krāsu ūdens zīmē, bet nezinu kā. Es gribu palikt šeit, kur man nekas nav jājautā. Es atceros, kā tu sāki. Tev bija tāda vēlme stumties uz leju un taisīt kaut ko liktenī. Šodien tu atkal esi atgriezusies Zeguzītē. Un es nespēju nobalansēt, mēs ejam uz beigām, un es tā kā gribētu dzirdēt, kas būs Skarbula. Vai viņi iedziedās multiplikācijas filmas par zaķiem un kaķiem, vai viņi ieskaņos, piemēram, kaut kādus, es nezinu, meksikāņu tur seriālus ar tādu zemu balsi. Ieva un Ravita šajā koncertā ieguva pēdējās 2 vietas, un tas nozīmē, viņām tikai nedēļu izbaudījušām atgriešanās priekššovā atkal jāsēžas uz izbalsošanas svītras. Sākam ar 9. vietu. Pabijusi atkal nedēļa jaunās talantu fabrikas telpās. Viņa tomēr sēž uz izbalsošanas strīpas. Ravita! Un 8. vieta pēc vakardienas koncerta Ieviņai. Arī pievienojas Ravitai un Tenu. Ilzīt, lūdzu, 2. reizi savā karjerā mūsu jaunās talantu fabrikas vēsturē tu sēdies uz izbalsošanas strīpas. Ja Kramiņš ir iedevis imunitāti, tad kam? Ravitai, es domāju. Es arī domāju, ka Ravitai. Dāvi? Jā, man liekas, ka Ravitai varētu būt. Es varu vaļā zilo aploksni un skatīsimies, vai tur ir balta lapa vai lapa ar druku. Kāds ir pacenties? Audzēkni, kurai vēlos dot imunitāti šīs izdzīvošanas šova 3,5 mēnešu laikā, esmu iepazinis kā ļoti nopietnu un strādīgu cilvēku. Uzskatu, ka viņai jāturpina darbs, jo viņai piemīt visas iespējas kļūt par labu vokālisti un vērā ņemamu skatuves mākslinieci. Viņa neatdzied notis, bet cenšas dzīvot mūzikā, kas ir reta parādība šodien mākslā. Man ir žēl, ka šī skatuviskā kūņošanās notiek publiski, pie tam brīdī, kad paši dalībnieki tam vēl tā pa īstam nav gatavi. Bet šovs paliek šovs. Citāta turpinājums. Ne pati dziesma, ne tās stils, kā savā interneta portālā akcentē šovu veidotāji, vakar viņu neiegāza. Esmu priecīgs, ka tā viņu izsita no ierastā dziedāšanas stila un uzrādīja kļūdas, pie kuru novēršanas jāturpina strādāt. Topot par profesionālu dziedātāju, ir jāapgūst spēja interpretēt visdažādāko mūziku. To prasu no saviem audzēkņiem un par šo spēju arī viņus cienu. Tāpēc piešķirot imunitāti Ravitai Kreitsbergai, novēlu viņai turpināt strādāt pie vokālā talanta pilnveides. Cieņā pedagoģijas doktors Edgars Kramiņš. Par to, ka Ravitai spēlē jāpaliek, dalībnieki bija pārsteigti. Taču no Kramiņa ne tikai izteikums par ceļruļiem un multenēm var sagaidīt. Ja man nebūtu šī imunitāte, es noteikti šodien šeit nestādātu, jo nevar salīdzināt ne ar Ievas skatītāju atbalstu, ne ar Ilzītes. Sestdienas rīts bija bomba tiešā vārda nozīmē.
Vingrošana šajā rītā pasniedza nevis Vingrumu kluba jaukās trenerītes, bet gan mentors Edgars Kramiņš. Viņam gan uzmanība bija jāsadala ar Dāvi, kurš svinēja savu dzimšanas dienu. Dāv balto dieniņu, lai viņa dodi, dīžani, ražani, dzīvojoti. Dīžani, ražani, dzīvojoti. Skatītāji, ka Dāvim šodien ir dzimšanas diena. Tomēr Kramiņš necieš kavēšanos un vingrošana paliek vingrošana. Jūsu ķermenis ir jūsu instruments. Jūs pārvietojaties pa dzīvi savu instrumentu. Tas ir šausmīgi jāņem vērā. Un otra lieta, kam es pievērsīšu uzmanību, ir tas, ko esmu vērojis uz skatuves. Jūsu vislielākais trūkums ir tas, ka jūs, te nerunāsim par to, cik mēs esam fiziski varoši vai nespējīgi. Tas būtu, teiksim, jautājums par lekšanu uz skatuves, par pumpēšanos, pēc tam par spēju dziedāt. Jā, esmu par fiziskām aktivitātēm. Dariet visu kaut ko, kas jums dzīvē ir iespējams. Ejiet, apmeklējiet trenažieru zāli, apmeklējiet basēnus, brauciet ar riteni. Tas viss ļoti palīdz vēdera presē, kas ir ļoti svarīgi dziedātājiem, vokālistam, lai teiksim, strādātu ļoti labi diafragmālā muskultūra. Bet rītu mans ieteikums jums iesākt vienmēr mierīgi. Mēģiniet uzzīmēt ļoti lielu apli ar vienu alkoni, cik vien jūs varat lielu viņu uzzīmēt apli. Griežam viņu mierīgi uz vienu pusi un tad atkal mainām virzienu uz otru pusi. Jā, mēģiniet to loku palielināt pašu to alkoni. It kā ar alkoņu jūs zīmēt. Pilnīgi ir ar alkoni. Vispārībā uz skatuves jāiemācās katru ķermeņa daļu nodarbināt, kā vajag. Un mēģinām ar otru roku tātad lēni iezīmēt alkoni. Koncerts jeb pusfināls bija milzīgs izaicinājums visiem 8 šovā palikušajiem dalībniekiem. Viņiem uz skatuves bija jākāpj ar Latvijā jau labi zināmiem dziedātājiem vai dziedošajiem aktieriem. Kādam tas bija sapņu piepildījums. Ja tu nezini, ko teikt, ja vārdu tev nav, pieklauvē un nerunā. Kādam iespējams viens no lielākajiem murgiem. Pāvels, jaunās talantu fabrikas dalībnieks, kurš pēc koncertiem jau 3 reizes ir gozējies uz augstākā goda piedestāla un bieži uzskatīts par potenciālo šovu uzvarētāju, šoreiz no žūrijas dzirdēja, maigi izsakoties, skarbu kritiku. Jūs izvēlēties līdz šim šajā vakarā visgrūtāko dziesmu. Un tas ir apsveicam, protams, jūs centāties. Es pilnīgi piekrītu kolēģiem, diemžēl rezultāts nav iepriecinošs. Ja kāda ir sajūta, ka viss jau līdz beigusies? Nav skumīgi, ja tā tieši, ka viss beidzot viss. Un uz mājām. Dalības jau. Gan tā, jā. Iespējams, Dāvim pēc pirmdienas vakara vārda apmaiņas ar mentoru Edgaru Kramiņu tiešām ir duāla sajūta. Man stāsts vairāk, Dāvi, par tavu attieksmi. Un visvairāk par tavu attieksmi pret Olu, jo es redzēju, ka viņa slima būdam nāca pie tevis mēģināt, bet tu mierīgi, kamēr Jolanta kā vagars tev nestāv klāt, rīko augšstāvā orģijas. Un tāpēc tev šodien nav tā spēka, ko no tevis gaida. Diezgan daudz spēka man šodien. Es tevi ļoti slikti dzirdēju. Vispār es tevi ļoti slikti dzirdēju. Piedod. Vai tava vaina vai operātora? Paldies, Edgar. Jā, varbūt kaut kas piebilstams? Edgar, bet cilvēkiem nav jāzina, ka viņš rīko orģijas.
Neviens jau to nezina no skatītājiem. Olga. Es domāju, ka viņš lieliski tika galā, un ja viņš nevarētu tikt galā, es ar viņu nekad dzīvē nedziedātu. Nekad. Jā. Paldies tev, paldies par tavu komentāru. Tevi saist ar Dāvis senu draudzību, un es tev ļoti to augstu vērtēju. Bet, diemžēl, šis ir tāds īpatnējs šovs. Te nāk cilvēki, dara visu atklāti. Atklāti mīlējas, atklāti dzer un atklāti saņem kritiku. Paldies, Edgard, paldies! Par tām orģijām es nezinu, vai dzimšanas dienas svinības var saukt par tādām orģijām. Bet žūrijam jūsu atzīmes. Edgar? Es labprāt nevērtētu, paldies. Es izlaižu gājienu, paldies. Tā nevarēs. Šis ir šovs un šeit ir noteikumi. Bet es tā šoreiz darīšu, paldies. Nē, jums ja tu Dāvi nesaproti, ko es tev gribēju pateikt, es esmu paudze, kuri pēc pirmizrādēm sēž līdz rītam un līksmo un pārunā un bēdājās. Jūs esat paudze, kur dzer pirms iznākšanas uz skatuves. Man tas nav pieņemams, ja man jāliek atzīme, lūdzu. 3. Dāvis dabūja trūkties par to, ka svinēja dzimšanas dienu kopā ar Kramiņa audzēkņiem un līdz pat rīta gaismai. Rokenrols ir un paliek rokenrols, un Dāvis jau ir nepaklusējis. Par to arī saņēma pēc nopelniem. Uz visu banku gāja arī Kramiņš, kurš nolēma kopā ar dalībniekiem pagatavot gandrīz ideālas pusdienas. Sveiki, Edgar! Sveiki! Nu, ko tad mēs šodien taisām? Mēs taisām, kā kārtīgiem latviešiem pienāks 1., 2. un 3. ēdienu. Kā mums tur tā uzdevuma sadala? Visiem ir sadalīta uzdevuma, kurš strīvē, kurš griež? Nu, apmēram ir, kas ir atnākuši. Mums ir daži, kas droši vien nekad nepiedalās, daži, kas piedalās. Jā, tu zini, ko tu vari ņemt, piemēram, ābolus. Mums nav šitas, ko man zina, ko vajag. Lai katram ābolam tu izņem vidiņu ārā ar nazi. Bet ābols paliek vesels. Mēs taisīsim mīklā. Ābols ir mīklā, ja? Nu, es esmu tāds izteikts falakrāts, ka es gribētu teikt, ka vīrieši profesionālā jomā vispār ir varošākās sievietes ļoti daudzās. Mēs zinām, ka droši vien, ka vīrieši labāk masieri, labāk pavāri, labāk frizieri. Bet tas ir saistīts ar to, ka vīrietim nav jāsadala uzmanība. Sievietei tomēr ir funkcija laist bērnus pasaulē, un līdz ar to viņi ir ļoti sadalīti starp vīru, māju, bērniem, un viņa nevar tā nokoncentrēties. Mēs zinām, ka sievietes spēj darīt 100 sīkumus vienlaicīgi, bet vīrietim tas ir daudz grūtāk, nu viņš metās tajā darbā. Es domāju, ka arī vokālie pedagogi vīrieši ir labāk par sievietēm. Var likt kapā ar kaspu? Jā, es domāju, ka būs šito nemizo vairs ir pietiekoši. Un šito te vienkārši ripiņās? Ko tad? Šito? To nē, zini, viņš tā nogriez nost, Pēters ir aizies pie zupas. Un šito vispār nomizojam. Ok, un kas tālāk jādara? Un tā, ka mēs viņu nomizojam, tad mēs viņu, zini, griezīsim Ap ripiņās? Un šitās pusēm un šitā? Jā, tādās garās stērbelēs, kā tu var sagriezt. Tādās plēksnēs it kā, lai iznāk. Ko tu griezi? Es pats nesaprotu, ko es daru vispār. Laikam to pašu, ko Dāvis. Tu esi ēdienu transā, jā? Ko? Tu esi ēdienu transā. Ēdienu transā, jā. Esmu apdullis no visiem šiem svaigajiem dārzeņu aromātiem. Skatos sīpols, tu tur esi griezis. Visu, es pilnīgi visu. Es īstenībā esmu viscentīgākais šodien. Bakližāns, kas tur gurķis laikam izskatās, jā. Es esmu pats labākais šodien. Nu, šauba nav. Koncertā tu arī bija pats labākais. Jā, tāpēc, ka es arī dārziņus griežu vislabāk. Droši vien, tāpēc tieši tu uzvarēji. Jā, tikai nefilmē, kā es griežu lūdzu. Minēt, kā veicās ar saldo? Labi. Ļoti labi. Ļoti labi, jā. Nu, nav tik labi īstenībā. Nu, sanāk, jā. Varētu. Sanāk, es pirmo reizi mūžā kaut ko tādu. Labāk to uztaisīt. Nu, varbūt pirmo reizi mūžā taisi, pēc tam taisīs biežāk. Jā. Pie zupas ir maize, ja gribat sviestu krejumu. Tev viens pamēs. Lai jums garšo pusdienas. Pie reizes tās ir man atsat pusdienas no jums. Jo mēs tiksimies vairs tikai vienu reizi un jau citā lomā. Kā mentors savas funkcijas es šodien beidzu. Mēs tiekamies vēl vienreiz koncertā. Koncertā es arī domāju, ka es jums vēlēšu labu vēlējumus kā dziedātājiem, kuri pretendē uz kaut ko šeit Latvijā. Šodien es jums vienkārši kā cilvēkiem nolēmu, lai jūs šīs sajūtas saglabājat. Tās jaukās sajūtas, kas ir bijušas šovā, arī sliktās.
jo uz zemes jāpliek visām pēdām labajām, lai jūs droši varat iet tālāk, un sliktajām, lai jūs zinātu, kur nepaklupt. Lai jums veicās, lai labi garšo. Paldies! Uz 3, 4. Labu apetitiņu! Lai labi garšo! Protams, arī gatavojot, Krāmiņš neiztika bez piezīmēm par to, ka tiešām ir teju ideāls. Viņš tika novērtēts. Turklāt kā? Klausies, tu tiešām uztaisīji visu to ēdienu? Jā. Bet mums jau bija Cik stundas tu esi te? Stundas laikam zjaustais. Man ir pieredze. Patmalniecei vajag, lai 45 minūtēs iepērkos. Urbana šik stilā par godu valsts svētkiem. Klausies, pastāsti, bišķiņ, ko tu te esi sariktējis? Zupa ir pie voliem. Mēs saņemsim voliem. Jā, es redzēju, katls stāvēja. Es iešu savākšu. Saldējums bija sakņu sautējums, sacepums tās. Tu vienkārši sagriezī, kas ir tev dzeltenais? Ķirbis. Un tev kaut kā vienkāršos dārziņus, tu kārto kaut kādā savā... Var arī sabērt, kā tu gribi. Vienmēr ir tā, jo labāk, jo daudz skleņā nāk, jo labāk. Nevis vienā sturī burkāns noliek un otrā. Jo tur ir ņemt ārā. Un uz cik tu cepiņus un cik ilgi? Uz 220 cepi, apmēram 25 minūtes. Man nāk ciemiņi šodien. Ļoti labi. Es zinu, kas labākais ir, ka es piemēram šito es daru tā, ka es pielieku ceviņus pie darba. Viss sēž, viens vizo, viens to, ar visu saliek uz galda, liek supi, turpina kļāpāt. Ciemiņu nodarbināšanu. Tieši tā. Ēšanas. Ģēnijs. Viņš vispār ir ģēnijs. Tā viņš visu būs nervus bojā. Vispār ir ģēnijs. Tā viņš mūs visus iepriecina. Jolantas dienas prieks bija Krāmiņš, kurš ir labs kulinārs, bet galvas sāpes kā ik nedēļa sagādāja viņa rūpju bērni. Edgars kā vienmēr scheimoja, kā dabūt vajadzīgo skaņu ārā, bet Dāvis nespēja sakoncentrēties darbam. Pirms tu aizēji sapniņiem līdz. Vēl man paliek tur abolīts ir. Vēl man paliek pāri atmiņas un vīns, tikai man ar tavu. Jā, ir. Es tagad domāju par spiedienu tikai. Es nevaru, es ar tevi vairs nevaru. Protams, Edgar, protams, ja tu nevari nodziedāt, protams, tā ir. Es saprotu, jo nevari visu uzreiz aptvert. Tu domā par šito, te viss atslēgts. Vai ne? Nobeidzis viņš man šodien ir. Viņš ir 3 spriedēs apmaldījies. Tā, lai jūtu patiesi es dzīvs. Bišķi labāk palika, bet vēl kakls nav atlaists. Tā, lai jūtu... Nespied. Atlaid kaklu vispār. Un pārcel skaņu uz šejieni. Es viņu laižu uz leju. Bet turi viņu brīvu. Es nezinu, ko tev darīt. Ņem dziedāt 16 gadus tev. Godvārds baigs slikti. Tāda bezēd, ka... Tā kā, zin kā, tā kā nogurs tu būtu. Un tā, ka balss ir nogurs, ka tu viņu nespēja kontrolēt. Cirtaina čigāniāte, smiedamas kārtis jauts. Es esmu ļoti priecīga, ka man šovakar nav jāvērtē. Un te arī mēs redzēsim, ko skatītāji vēlas redzēt superfinālā. Bet runājot par tevi, Ravi, tu man vienmēr esi patikusi, tavu balss man vienmēr ir fascinējusi. Un šī nepavisam nav viegla dziesma, tu esi malicis, tev pietika drosmas paņemt šo dziesmu, šeit viņu dziedāt, zinot to, ka mēs šeit parasti vērtējam un ļoti bargi vērtējam. Man ir žēl mazliet, ka man nav tās pāniņas, ko pacelt, jo es nekad vienkārši to neesmu darījis, un man bija tāda cerība, ka man tas šodien beidzot... Mēs varam uzzīmēt. Bet varbūt uzzīmēs. Tu drīkst pateikt savu atzīmi, jā. Jā, es varbūt sazīmēšu vēlāk tos aplīšus. Man ir prieks, ka tu tik galā ar šodienas uzdevumu. Un nevis tāpēc, ka kādam varbūt varētu likties, ka es tev būtu pametis finiša taisnē, bet gan tāpēc, ka tu varēji pierādīt skatītājiem, balsotājiem, ka tu būsi dzīvot spējīgi arī tad, kad mentors tev vairs nestāvēs blakus kā bērndārzā. Bīze man,
konfeti, meitenes, viss tas ir brīnišķīgi, uzgriezt tik skaļi muziku, ka jau viņa tā skaņa ir kropļot šeit telpā. Visu to es saprotu. Bet zini, ko es domāju, kas ir lielākā problēma? Repertuārs dziesma. Arī tev, ja tu gribi realizēt sevi šajā rock stilā, ir jādodas prom. Ja? Es tev iesaku braukt uz Amsterdamu, kur labākais virziens šai mākslai. Un tad brauc apakaļ, nepaliec tur. Mēs tev gaidīsim mājās. Jā, Amsterdama ir laba pilsēta, kur attīstīt sevi. Nu, konfeti uz mani nestrādā, sit man nost. Mani glāzē viens konfeti arī. Jā, bet man pišķiņi pietrūks. Ja tādu hard rocku spēlē, tad man laikam mazliet traucē tas, ka ir nopūderēts sejiņas un nu, tāda ir specifika televīzijā, protams, bet tas, es sajūtu, ka tas viss tāds smaržīgs un tādiem tīrām drēbītēm, nu, tas man kaut kā mazliet. Jo īsts rokenrols, jā, tas ir tad, kad tu pirmkārt nopērci jaunu ādas jaku, aizēji apčurā viņu, jā, un tad izžāvēji, un tad sākās rokenrols. Nu, mums ir uzvarētājs. Man ir tāds aizdoms, ka pa pogām pārsvarā bliež meitenes. Un tāpēc parasti tiem džekiem ir tās it kā tas handikapiņš tādā ziņā. Un šoreiz tad, es aicinātu visus puikas, jā. Sadodamies rokās un atbalstam. Jo šeit tiešām ir, nu kapitāli, nu. Es tiešām nevaru sagaidīt brīdi, kad es dzirdēšu, ka radio teiks un nākamā dziesma ir Aminats jaunā dziesma. Vai tu zini, kāds šodien ir datums? Tu zini, kādas svētkus mēs zinām šodien? Man būtu ļoti paticis, ja tu kā Latvijas patriots būtu ņēmis to vērā un būtu izvēlējusies dziesmu, kas ir piemērota finālam, kurš notiek 11. novembrī. Vai tu zini, kāds ir datums šodien?